Nu, sveiki visi skatītāji! Kā saka, atkal esam ēterā un paldies Dievam par šo žēlastību. Kādu sprīdīt nebijām, jo, nu, kā saka, vasaras brīvlaiki un darbi padarīja savu, bet paldies Dievam par jūsu pacietīgo gaidīšanu. Tā ir tiešām Dieva žēlastība, ka atkal varam iznākt ēterā, lai stāstītu par Dieva darbiem, to, ko Dievs dara, lai ik viens varētu zināt to, ka Dievs ne tikai strādā kaut kur ārpus Latvijas robežām, bet arī šeit Latvijai pie latviešu cilvēkiem, ik viens tautības, kas dzīvo šeit Latvijā. Tā ir Dieva žēlastība un Dieva laipnība. Es arī pateicos, ja kāds atsūta savu komentāru, es par to esmu ļoti pateicīgs, un te vēl burtiski nesen mēs saņēmām tādu atbildi, kur cilvēks bija uzrakstījis, ka pateicoties raidījumam, cilvēks kļūst par ticīgu cilvēku, kurš atdeva savu dzīvi Jēzum Kristum, un viņa dzīve mainīsies. Ziniet, tas bija vislielākais tāds iepriecinājums. Paldies ikvienam atbalstītājiem, to es gribēju tiešām pateikt. Tā ir svētība, jo jūsu komentāri, jūsu diskusija, ja jūs kaut ko atsūtat, tas parāda to, ka jums interesē to, ko Dievs dara, ka jūs novērtējat šo raidījumu. Un zini, ja tu klausīsies šo raidījumu, ja tas tev uzrunā, to var būt mums par lielu svētību, ka Kaķīts arī atnāca filmēties, viņš saprot, kur labas lietas notiekās, jā, bet, mīļais skatītājs, ja tu gribi, lai evaņģēlija vēsts aiziet tālāk, tu droši vari raidījumu laikā uzspiest patīk. Jā, ar to varēs palīdzēt, lai evaņģēlija vēsts iet tālāk. Redz, man kompanjons atnāca, viņš saprāt, ka te notiek brīnišķīgas lietas. Nu, lūk, un kā parasti mēs neesam savā parastajā vietā, bet esam šodien, kafija mums drīz būs. Tā kā redzēt, viss notiekās dzīvē, kāda dzīvē tas tā notiekās, bet šodien es esmu Valmierā. Paldies Dievam brīnišķīgai māsai Sandrai, kas atvēra uz savas mājas durvis, lai mēs varētu evaņģēliju sludināt. Un, ziniet, man patīk šis skaits, viņš ir tiešām tāds kārtīgs reklāmas zvaigzne, tīģers pie kājām. Jā, bet šodien man ir brīnišķīgs viesis Māris no Valmieras. Čau, Māri! Labs vakars! Jā, man liels prieks, ka tu esi šodien šajā vietā, lai stāstītu par to, ko Dievs darīs tavā dzīvē. Kā jūties? Forši. Superīgi. Vasara forši. Jā, es esmu ļoti Dievam pateicīgs par to, ka Dievs mūsu ceļus burtiski savedis kopā, ka es varēju iepazīt Māri. Tiešām dedzīgs brālis Jēzu Kristu, un tiešām man viņa tas pozitīvisms riktīgi iepriecina, slavu Dievam. Un es esmu pagodināts, ka tu esi šeit un varēsi pastāstīt par savu dzīvi. Un parasti, kā es iesāku raidījumu, gribu paprasīt, tu nāc no ticīgas ģimenes vai nē? Nē, galīgi neticīga ģimene bija. Vienīgais vecā māte. Vecā māte. Pastāst varbūt tā nedaudz tā par savu to bērnību, par vecākiem tāds. Uzaugu Valmierā. Un pirmā varbūt satikšanās kaut kāda vispār saskara ar baznīcu bija kaut kādos Ziemassvētkos, kur parasti vienmēr vecā māte uzaicināja, atnākat uz Ziemassvētkiem. Un tā bija pirmā reize, varbūt kaut kādos tur 70. gados, grūti pateikt, kur tie bija, bet gājām uz tādu adventistu baznīciņu Valmierā, Apiņu ielā. Atceros tikai pirmos iespējas, baznīca bija pilna. Koridorē stāvējām, kaut ko tikai redzējām mazliet, jā, sapratne, nulle, nekādi. Kaut ko pa Jēzu tur bišķiņ pastāstīja, bet tas arī bija viss, pirmie iespēja, kāda man bija. Bet bija tāda vēlme pēc tam vēlreiz atnākt, vai kā bērnam gribējās, zini, ātrāk no tejienes projām? Nē, nebija tā kā ātrāk projām, bet arī vēlme nekāda nebija, nekāda tāda vilkšana, nekāda iekšēji nekāda tāda sajūtas nebija. Super. Cik gados tu nāc pie Dieva? Tur varētu tāds divus posmus sadalīt. Sadalām. Jā, pirmais posms bija izkritu no Mūrjāņu sporta skolas, izkritu, tāpēc, ka sāk slimot ļoti, jā, un man bija 15 gadi. Rīgā profesors man pateica, tur nav vērts ar to ritiņbraukšanu nodarboties, meklē kaut kādu citu sporta veidu un izrakstīja 2 sanatorijas man uz Melno jūru. Un tad otrā lidojumā es saņēmu tikai pasi,
Un tāds jauns puika, jā, lidoja uz Maskavu, un no Maskavas uz Krasnodaru un tad ar autobusu tālāk. Jo man dzīve jau bija ar tādiem ceļojumiem. Un vecā māte iedeva man līdzi evaņģēliju. Nu, kāds evaņģēlijs? Par ko vispār runa? Es palasīju, man nekas ne... Tu viens pats ceļoji? Jā, viens pats. Viens pats bez vecākiem? Jā, man mamma iesēdināja, Spilves lidostā Rīgā. Izstāstīja, kas kā apmēram iedeva man instrukciju, kad Maskvā jāpārsēžās uz citu lidostu, jā, un tādā veidā. Un es vēl tagad domāju, ka man maz bailes nekas nebija vispār. 15 gadi man bija. Un otrs lidojums, ka es aizlidoju otrais, tam man pasi jau bija. Un tad es arī atceros, man bija tas evaņģēlijs līdz koferītī, un es palasīju, bet man nekas tur neatķerās. Bet interesants notikums bija, kad lidoja atpakaļ, tanī vakarā vajadzēja lidot uz Maskavu, un bija miglaini. Tas vakars bija miglains, un viss tā lidos tika apturēti, lidojumi tika apturēti. Un vienkārši nebija, ko darīt. Un teica, varētu būt, ka mēs sēdēsim līdz rītam. Un es tā, labi, sēdēsim līdz rītam. Pilna lidosta ar cilvēkiem. Jā. Nav kur apsēsties. Es vēl nesen iegāju mājas lapā pastīties, kā tā lidosta izstījās, un tāda viņa savādāk mazliet. Un es sēdēju uz kāpnēm, kā es vēl šodien atceros. Man bija 16 gadi, sēdēju uz kāpnēm, un aiz garlaicības kaut kāds pusnakts bija varbūt. Un kaut kā iekšē, varbūt, ka paņemšu to evaņģēliju palasīšu. Es viņu izvilku, pašķirstīju mazliet, nekas nebija. Tā, interesants, un es ielieku apkārt somā. Bet iekšēji tā, izlasīs maz beigas. Un es viņu izvilku atpakaļ. Jā, paskatījos, tur tāda atklāsmes grāmata, tāda interesanta atklāsmes grāmata. Oi, ļoti īsiņa. Skolā man tur to mācīja. Kā jau Murjāņos, pirmais ir sports, un pēc tam ir mācības. Ja? Jā. Es domāju, 7 lapas, pa nakti jau izlasīšu, kad varbūt tās lidmašīnas sāks kursēt. Vēl tādu atceros, pirmo reizi paņēmu turku kafiju. Tādās bunžās viņi tur uzkarsē un smiltīs, jā. Vēl tagad prātā. Es paņēmu to kafiju un tur lēnām viņu baudīju un lēnām lasīju. Neko es tur tā nesapratu. Bet tad, kad es atceros, ka es nonācu līdz tiem šausmu lietām, jauns puikas 16 gadus līdz tām šausmu lietām, es pilnīgi, man liekas, tā te piecēlos un tā jau nopietni sāku lasīt viņu. Es izlasīju viņu līdz galam, es viņu aizvēru. Man pirmais iespējas paliek par Bībeli, par to, kas tur vispār tika uzrakstīts beigās. To cilvēks nevar izdomāt. Tad nebija nekādas šausmu filmas, zinātniskās. Es aizvēru tanī naktī, un es stipri aizdomājos. Un tas notika kaut kādu 70. gadu vidus, laikam bija varētu 75. 2. Grūti pateikt. Un tad nākušā sērija bija pēc padomu armijas, kas atnāca apakaļ. Tad Dievs pieskārās ritīgi. Faktiski tu sāki savu ticību no Jāņa atklāsmes grāmatas, kas saka no Pirmais Bībeles. Tāds, Dievs tā pieskārās, aizdomājas par to. Jā, labi. Un tad tu minēji, ka otrais posms, tas jau pēc armijas. Kā tas tev posms? Tas jau bija daudz interesantāks jau. Tas bija arī neko par garīgām lietām, nebiju neinteresējies, nelasījis neko. Atnāca no padomu armijas, jauns puika, tur netaisījos precēties. Vienkārši domāju, kaut kā dzīve jānokārto mazliet. Bija savu plānu, bija savas kaut kādi domas, jā, bet tās neveicās, ko es biju izmācījies, tas arī man neveicās arī ar tiem darbiem. Un es atradu vienu darbu, sāku tur strādāt. Un vienā dienā es aizgāju pie vecās mammas. Viņa dzīvoja pilsētas vidū, tur Valmierā, un nāk pie viņas iekšā un nāk mācītājs ārā. Un tā koridorītī satikāmies. Nekāds evaņģēlijs, nekas. Viņš vienkārši man pajautāja, kā tev iet, jaunais cilvēks? Es saku, labi, viss ļoti labi. Atnāc kādreiz paklausies, ko mēs tur runājam. Un es viņam tā kā apsolīju, saku, varbūt kādreiz aiziešu. Un tas bija tur pusminūte nebija. Un viņš aizgāja un es iegāju pie vecās mātes iekšā. Un interesanti, pusgadu laikā es tā kā šad tad jūtu tādu aicinājumu, bet tu varbūt aizēji.
Un es tā kā atliku, un vienā svētdienā, vai tas bija sestdienas vakars, tā kā saņēmos, varbūt aiziešu. Bet tie bija padomu laiki, 83. gads. Jā. Kauns. Jā. Arī teikšu atklāti, kauns tāds iekšējs, ko mani draugi teiks, ko tu tur dari. Bet es biju saņēmies, es aiziešu, un es piecēlos svētdienā, parasta svētdiena, nekāda svētka, nekas tam līdzīgs. Un es soļoju ar kājām, kaut kādu pusstundu bija jāiet, mēs tā pilsētas malā dzīvojām. Un es soļoju, jo tuvāk baznīcai, jo kaut kas iekšā notiek tāds. Es domāju, kas notiek? Un tāds iekšē tāds izjūtas riebīgs, ko tu muļķi tur darīsi? Tavi draugi tevi ieraudzīs, smiesies. Bet es domāju, nē, apņēmies, un jo es tuvāk baznīcai, jo grūtāk man, bet es apņēmos, es aiziešu. Es fiks pa tām durīm iekšā, durs ciet un beidzamā solā apsēdos. Vismaz to es izdarīju. Es domāju, paklausīšos, skatos, vecs tantiņas, lakatiņiem, mācītājs ar ģimeni, bērniem, sāktu runāt kaut ko, dzied kaut ko. Ļoti maz cilvēciņi bija. Kas tā par draudz? Tā bija baptistu draudz. Tad dievnamā pulcējās luterāņi, adventisti, tas namiņš bija, paši adventisti un baptisti. Un es, tā kā viņš bija baptistu mācītājs, vecā māte gāja pie baptistiem. Un, zini, es teikšu atklāti, Dievs ir pārdabisks. Viņš nav cilvēks. Un es klausos uz viņu, un es jau tā kā, bet viņš pa mani sāk runāt. Es domāju, ko viņš var zināt pa mani? Neko. Un es jūtu, kā viņš tā kā kaut ko iekšēji man tā kā liek uzrunāt. Tas vārds, ko es dzirdu. Neko daudz es nesapratu, ja? Bet viņš tā kā tādā desniekā trāpīja, kad aizkāra man iekšējo tā kā dzīvi, ja? Kad man jāizmainās. Un es, kā beidzās viss, mēs parunājam to mācītāju, nekas īpaši nemainījās, bet es iekšēji jūtu, kā tas var būt, kad tieši tā kā tev uzrunā. Tas pirmais tāds iespējas ritīs. Pamatīgāks iespējas. Tas jau bija pamatīgāks. Jā, bet Dieva vārds saka, kad, ko Jēzus Nikodēmam naktī stāsta par jaunpiedzimšanu. Ja tu neatdzimst garā un ūdenī, tu neredzēsi debesu valstību, ka tev jāpiedzimst no gara. Un Nikodēms baigi tur Jēzus, bet kā es vecs būdams varu piedzimt? Kad tev tāda piedzimšana no augšienes notikusi, tu to atceries vai tu varbūt tā īpaši neizjūti, jo tev bija tāds pieskāriens, kas notika tevī? Jā. Vai vēl kaut kāds īpašs tāds pieskāriens ir bijis vai nav bijis? Provēšu kaut kā tā pavilktos pirmo gadu, varbūt 2 pirmos. Es iepazinos ar savu sievu, jā. Viņa ir man sieva 38 gadus. Wow, halleluja. Esam priecīgi, slavu Dievam, ka Dievs saved mūs kopā. Un tad, kad mēs iepazināmies, viņai nebija nekādas pretenzijas, kad es viņai stāstīju par Dievu, kaut gan es neko nebiju piedzīvojis vēl. Un es viņai teicu, klausies, varbūt, kad atnāc vienreiz līdzi. Viņa atnāca līdzi un piekrita viss. Un mēs izdarījām tādu gājienu, kad padomu laikā mēs apgājām visas baznīcas Valmierā. Visas. Yeah. Visas baznīcas, ieskaitot pareizticīgo katoļu, viss, ja. Tur bija visādas tās izjūtas, ja, bet mēs sapratām, ka mēs tur daudz neizprotam, ja, ko viņi tur runā, ja. Un mēs tā kā sapratām, ko adventisti runā, un bez kādām ceremonijām, un arī tie baptisti. Un mēs izlēmām, mēs paliksim pie baptistu, jo vecāmām tur iet un tā. Bet kristības notika kaut kur pēc gada, vasarā, bet tur bija tāds piedzīvojums, ko es varētu izstāstīt tā bišķi garāk. Es biju iesaistījies tādā darbā, kur jābraukā uz Vidusāziju un uz Kaukāzu. Nestāstīšu sīkumos tur, ja, bet tā bija ziema. Man bija tāda slimība, ja, kad šad tad ziemās sapampa visas tās te vietas, un man bija mandels izrauts, viss, kas iespējams te elpošanas ceļos izrauts, ja, Murjāna laikā, un vienalga viņas man sapām tās mandeļu vietas,
Un vienkārši bija jābrauc pie ārsta uz slimnīcu, ja, tur nedēļa jānoguļ, un viņas tur tā kā atkal tīri un narkotikas taisi, un vienā braucienā es biju kā lopu pavadonis. Lopu pavadonis vagonā. Jā. Vienā pusē lopi, 20 jaunas, kā saka, govis, ja? Šķirnes ļoti dārgas, un otrā pusē bija pavadonim. Ja? Stāties priekšā kaut kādi -5 grādi varbūt bija. Ja? Man nebija zāles, man nebija nekas, vispār nekas līdz. Primusiņš tāds tēju uzvārīt tur, ja? Un Daugavpilī man sākās viss šitais te akal. Piedzeņu kaklu, un es staigāju, man tur bija laiks kaut kādu pusdienu izdomāt, ko darīt, zvanīt uz darbu, pateikt, lai sūta otru vietā cilvēku, un es nevarēju izlemt, man bija ļoti grūti izlemt. Un es staigāju, un kaut kā prātā atnāca, ka, paļaujies uz Dievu, mācītājs visu laiku tur runāja no sprediķos, paļaujies uz Dievu. Un iekšā tāda cieņa man bija, bet ja sāksies nopietni, jā, nopietni sāksies, tev tur sastratos, tev tur, kur tev ātrā palīdz, kur tev lopi vienu pašu vagonā. Un es tā nevarēju izlemt ātri, vai zvanīt, vai nezvanīt, bet domāju, varbūt paļaušos. Un visi es tā paļāvos uz viņu, un tas vilciens vakarā aizgāja, un es paliku tajā vagonā. Tur bija tā, kad, es nezinu, Dievs pieskārās noteikti, ja man nebija nekā liela izpratne. Viņš pieskārās tā, kad es sapratu, mēs tagad ceļojam tālāk kaut kur Krievijas iekšienā, kur tur es neatceros. Pie Maskavas bija nākošie akali, kad mainītos vagons, un es sapratu, man nav atpakaļ ceļa, un tad jāpaļaujas uz Dievu tikai ir. Un tur palika augstāks, tur jau -10, un aiziet tas sastāvs iet tik pa 2 dienām tālāk uz kaut kādu Uzbekiju. Mēs tur braucām ziemas laikā. Es lūdzu 1 dienu, nekas nemainās. Es sapratu, nav varianti. Tad es sapratu, man jānožēlo grēki, jānožēlo, ko es darīju sliktu pret ģimeni vai pret... Es vēl nebiju apprecējies, mēs vēl nebijām apprecējušies pret vecākiem vai kā mācītājs to teica, vajag nožēlot un tad Dievam lūgt palīdzību Jēzus vārdā. Es lūdzu 2 dienu, nekas nenotika, es jūtu, nevaru norīt neko, un tas kakls viss ir piedzīts, ja, un es tikai ceļoju tālāk. Un es jūtu, nav varianti, bet iekšēji tad brīnījos, ne panika, nekas tam līdzīgs. Es lūdzu 3. dienu, nekas nenotiek. Un 4. dienā, tā kā es jūtu, tā kā bišķiņ labāk paliek. Un es aizbraucu galā, un cauri Kazahijai jau -20. Stāties priekšā, zāles nav, medicīna nav, es viens vagonā, neviena palīdzība, cilvēku nav, telefona nav. Viens telefons pat taisno, cik es sapratu. Nebiju kristīts nekas, un es vienkārši piesaucu, ko es īsti pat nepazinu. Es zināju, ka Dievs ir, bet kāds viņš ir. Un tad, kad man viss tā slimība aizgāja, bez nekādām zālēm, bez medicīnas iejaukšanās, bez kā, es galā sāku domāt, interesanti. Pat var teikt, bez medicīnas. Un es esmu vesels, bet es pielaidu vienu kļūdu, es ātri aizmirstu to. Es aizmirstu to ātri. Jā, bet tu izkāpi galvpunktā jau pilnīgi vesels, ja? Pilnīgi vesels. Un tā man bija liecība, ko es sievai tur liecināju. Es vispār nesaprotu, kā varēja tā, ja? Ne tablets, ne medicīna. Un varbūt es negribu sev celt, es domāju, ka Dievs kaut kā runāja uz mani tenī laikā, paļauties uz viņu. Un es nenoliedzu medicīnu, es nesaku neko pret ārstiem, bet es no tā laika iemācījos uzticēties viņam un praktiski cīnīties bez medicīnas. Jā, bet faktiski sanāk tāds pirmais brīnums tavā dzīvē. Pirmais tāds reāls brīnums, kas man lika aizdomāties, kad ir viens, kas var palīdzēt.
Amen. Dievs ir reāls, patiesi reāls. Bet tas bija tie tev dzīvē tā kā viens brīnums, vai vēl kaut kā tāda notikuma, ka Dievs tevi ir runājis, kaut kādā veidā tev paglābus, vai... Tur darbā bija daudz, tieši tādā pašā darbā es tur es 3,5 gadus nostrādāju, ja? Un man daudz reizi Dievs tāds brīnums visādas tādas ikdienišķās lietās parādīs. Es domāju, ka valdība man to piedos, ja? Kad es kaut kādas tādas lietas stāstu, bet tās nav nekādas kriminālas lietas. Viss ir mums piegruzīja pilnu pusvagonu ar sienu. Jā. Latvija tik bagāta ar sienu, ja? Lai tas sienas pietirptu. Ja gadījumā kaut kur pa ceļu kaut kādas problēmas ar vilcieniem, vai kas lietiem lopiņiem, ko ēst. Jā. Un galā to sienu vienkārši atdeva tur tie, kā viņi sauc, tie, kas pieņēma visi tie. Tur bija arī, var teikt, sadalīts, pa kurām republikām jāved. Bet varēja arī tirgot viņu ārā. Un es vienkārši provu viņu tirgot, un man nekas neveicās. Un es vienā reizē atceros arī, un es domāju, Dievs, ja tu esi, palīdz man. Un dienu pirms tā gala punkta kaut kādā stacijā apturam, un tur saskrēja tie mazie īstie kazakiņi. Viņi saka, tev sienas ir, es saku, ir, jā. Viņi saka, cik tev ir? Es saku, paskaties, cik daudz. Viņi atbrauc ar tādām smagām mašīnām, visu man nopirka. Un tad es atkal aizdomājos, Dievs, nevar būt kaut kādas sakritības. Un tā Dievs to mazo puzlīti man lika, lēnām viņš man lika, ja, var teikt, līdz šai dienai. Jā, klausies, bet tā, man nelaiž viens jautājums vaļā, ko es gribu uzdot. Tad, kad tu gāji uz to baznīcu apskatīties, teici, tev nāca visādas domas, tur kā uz manim paskatīsies, vai tur nesmiesies, vēl kaut kādī. Pēc tam tu gāji, tev bija tāds pašs domas, vai vairs nebija vairāk? Teikšu atklāti, ja? Kādu laiku jau bija. Teikšu atklāti, bija kādu laiku, ja? Nē, kad gāju uz baznīcu, tā kā nebija. Man bija tā kā grūtāk, tā kā cilvēkiem pateikt. Jā. Tas bija pats iesākums. Pateikt, ka tu tici Dievam. Jā, man bija grūtāk, ja? Kamēr pagāja laiks, kamēr es tojos vairāk Dievam, ja? Es vairāk izpratu viņu, ja? Un es sāku saprast, ko runā Dieva vārds, ja kāds kaunēsies manis. Jā, tu līdz vēl paprasīšu. Ir daudzi tie, kas skatās televizoru, jā, īpaši ticīgi cilvēki. Es zinu, kad ir tāds brīdis, kad cilvēks pasaka, es tā nevaru kā citi tur liecināt vēl. Kā tu tik tam pāri? Kā es tam tiku? Jā, kā tu sāki to, lai tā būtu brīvi stāstīt par Dievu? Un jautājums, vai šodien, kad tu dalies par Dievu, tev arī tāpatās ir, vai vairs nav tāds? Nav vispār. Vispār, ja es pastos tos 38 gadus, dienu un nakts, bet Dievs man tā lēnām, viņš man tā lēnām, kā saka, uķūniņoja, ja? Kad man tas spēks ar katru gadu, ar tiem piedzīvojumiem, ar vien vairāk. Un tagad es brīvi varu runāt, ap kuru, ja, pateikt, ja? Kad es ticu, man nav kauns no tā, ka es esmu. Bet tu uzķūnēji, tas tev Dievs uz tevīm tā domās runāja, vai caur Bībeli, caur svētiem rakstiem? Caur svētiem rakstiem un arī caur notikumiem. Jā. Caur piedzīvojumiem. Tagad skatās cilvēks, viņš ir, bet Māri, pasaka tagad, kā tas bija vairāk, tieši vairāk tādas detaļas, jo tā ir ļoti, es domāju, ka daudziem kristiešiem tiešām tā ir problēma. Tas nav nicinoši, tā ir problēma kaut kas iekšēji. Mēs tā nevaram parādīt to, ka kauns, tāds nērti ir. Bet tu minēji rakstuvieti tieši to, kas manis kaunēsies, arī es kaunēšos. Tā tev ļoti spēcīgi bija runājusi. Ļoti, tā tieši rakstuvieti ļoti spēcīgi. Un es sapratu, kad iekšēji tas kauns vienalga kaut kad atgriežās. Un es sāku pētīt kādreiz tos rakstus un vairāk. Un ja es saku, bez manis jūs nieki nespējat. Un es sapratu, man jāsāk lūgt spēks no viņa. Tikai spēks. Dod man spēku, dod man drosmi. Bet tas kaut kā gadiem kaut kā pagāja. Un vairāk tas kauns man, tagad runājot, man nāk prātā viena no pirmām rakstu vietām, kas man
Vispār man tik spēcīgi uzrunāja, tā bija atkal atklāsmes grāmata. Mēs jau bijām kristīti, mēs jau bijām draudzē, jau tur lēnām sākām kalpot kaut ko. Un es vienreiz atkal kaut kā lasu to atklāsmes grāmatu. Tās ir pašas beigas, 21. nodaļa. Un man tik jokaini palika, ka es lasīju. Un bailīgie pirmā vietā nosaukti. Un pēc tam ir tikai neticīgie. Un man Dievs tik spēcīgi runāja, tu nedrīkst baidīties. Bailes, tev jādabū projām. Un es sapratu, nē, Dievs, es nebaidīšos. Man nebūs nekad kauns. Un es vienkārši sāku lūgt vairāk, Dievs dod man drosmi. Nebaidīties un nekaunēties. Un tādas lietas. Es pateikšu tā, esi patiesi pret Dievu, ja tev ir kauns, sauc Dievu. Dievs, man ir kauns, es negribu kaunēties, es gribu lielīties tevi. Palīdz man uzvarēt bailes, un Dievs dos spēku. Tā. Ja, tu 38 gadi jau esi laulībā, tev liela ģimene? Kā lai pasaka, Latvijas mērogam mēs esam kopā ļoti daudz. 5 meitas, 20 mazbērni. Wow, bagāts, es varu apsveikt te. Mums burtiski te bija kāzu jubileja, 32 gadiņi, ja? Un mēs ar kuģīti braucam, mazajiem un vienu lielo bērnu, visi pilnīgi nebijām kopā, man nav vēl tik kupla ģimene, kā tev, bet arī mums ir atnācis tur, un kad cilvēki jau pirmkārt jau bija 32 gadu, wow, tik ilgi, priekš šodien standartiem tas ir retums. Un kā tev ģimenē, teiksim tā, Dievs arī palīdz tā, ka tu ilgi dzīvoji, šodien taču populāri šķirties ir. Es neesmu izņēmis. Nē, tas ir pasaulē, atvainojos. Tas ir pasaulē. Dievu bērniem tā nedrīkst būt, bet to noslēpumu tāds. Nav noslēpuma nekāda. Es būšu atklāts. Gāja tāpat kā pa celmiem mums arī. Pirmie gadi bija kā 2 balodīši dzīvojām. Un tad pretinieks atrod to vietu, kā viņš var kaut ko pamaisīt. Un es domāju, kad būsim atklāti ticīgi vai necīgi, katram ir bijušas tās problēmas, un mums arī tās bija. Bet es jau biju pamainījis darbu, jo mēs kā izgājām no Padomju Savienības, visi darbi izbeidzās, tur, ko es strādāju, un bija jāmeklē kaut kāds cits iztiks dzīves variants, un sāku braukāt uz Skandināviju, nodarboties ar smagām mašīnām. Un Dievs laikam zināja man to, teikšu atklāt to aso raksturu, Tad, kad mēs daudzreiz nevarējām kopēju valodu atrast, sanāca atkal uzsprāgām. Es aizbraucu, man jau 2. dienā, 3. dienā viss jau bija, es biju nomierinājies jau. Palasot Dievu vārdu, es sapratu, es darīju nepareizi. Man jānāk atkal grēka nožēlā, jālūdz sievai piedošanu. Bet Dievs tā mūs, kā lai pasaka, viņš tā mūs trīna, tā veidoja, bet tas process bija ļoti ilgs. Viņš nebija tāds īss. Mēs bijām tik nepadevīgi, katrs gribēja sēdēt uz tiem troņiem, abi divi gribējām sēdēt. Bet teikšu vēl tādu lietu, es tā dareiz domāju, vai tas bija Dieva prāts, kad mēs sagājām kopā. Bet es teikšu, atkal Dievam ir gods, tikai ja Dievs man nebūtu atrads, es domāju, es 2, 3 būtu izšķīries. Ar savu raksturu es būtu izšķīries. Zinot savu raksturu, ja es būtu apprecējies, un nebūtu Dievs mani izrāvis no šīs pasaules, es būtu droši vien jau 1. gadā izšķīries. Sakot raksturam, ja nebūtu Dievs, tad būtu izšķīries tev tāds raksturs, zinot raksturu. Kā Dievs tev to raksturu veido? Teiksim, tu, piemēram, sastrīdies sievu, kā tagad? Parasti jau gribas vienmēr jau vainīgs tas otrs ir. Nē, es, piemēram, es varu arī stāstīt no savas puses, bet es gribu, lai kāds cits to arī pastāsta, Kā Dievs tevi runā? Kā viņš uz mani runāja? Pirmais mācītājs mums ļoti visu laiku atgādināja. Viņš pateica tā mums. Viņš zināja, no kādām ģimenēm mēs nākam, un viņš pateica tādu vienu teikumu. Viņš teica tā, jums būs problēmas ar šo pasauli, bet nākat ar visām problēmām uz draudzi.
nepaliekat mājās. Jums būs, ja? Bet nākat, nesat viņus draudzes priekšā. Mēs par jums aizlūksim. Un man bija tā kā, es nezinu, kāpēc man tas tā palika prātā. Mēs gandrīz nekad neizlaidām dievkalpojumus. Bijām tur sakašājušies, uztaisījām pareizos ģīmīšus, ja? Un bijām dievnamā. un teikšu, kā ir. Un vakarā mēs sanākam mājā priecīgi, laimīgi, un viss atkal aizmirsies. Un es tā domāju, Dievs ir tik labs. Ja cilvēki vispār zinātu, ja, ko draudze dod, ja, ko Dieva tuvums dod, tas, kad sanāk kopā, tad es domāju, ka cilvēks skriet uz draudzi. Nu, bet, brāl, es tev pateikšu tā, es esmu dzirdējis, ka tieši pretēji sāka draudzē cilvēki, kad tu taču nevar atnākt, problēma mums draudz, tev vajag mājās šķīstīties, mazgāties. Un tad, tikai svētam atnāk tas draudz, un tikai tad var Dievs runāt, bet tagad tu saki pilnīgi pretēji. Jā, mums mācītājs tā teica, nākat tādi, kā jūs esat. Ja, un es domāju, ka tas man bija tāds iedrošinājums, ja, un es domāju, ka viņš pareizi pateica, jo neviens mēs neesam perfekti. Jā. Mīļie, es sāku uz to āmen. Tiešām saku jums visiem āmen, un tas ir ļoti svarīgi patiesībā vārdi. Kāpēc? Tāpēc patiesībā nāc bez viltus, esi paties, un Dievs tas, kas dziedina, Dievs tas, kas atjauno. Tu jau sāki teikt, ka nāciet uz draudzi, var palīdzēt. Es domāju, tas būtu visām ģimenēm būtu vajadzīgs. Jā. Ticīgā. Bet ir taču ticīgas ģimenes, kas pat izšķirās. Jā. Tad, ko tādiem tu tagad teiktu? Nu, diemžēl, jā. Diemžēl arī ticīgie šķirās. Un daudzreiz gadus apakaļ es nevarēju saprast, kā tā var. Un it kā arī tur tā kā tiesāja savus brāļus un māsas un daudzreiz domāju par to. Un nevarēju izprast, jo mēs arī bijām tikai jauni dievbērni. Ja? Un kāja kaut kādi gadi un sākām pētīt rakstos. Ja? Un mēs sapratām, jā, kad Sātans ir ļoti viltīgs. Viņš ir ļoti viltīgs. Es nekad nedomāju, ka viņš ir tik viltīgs. Ja? Ka viņa uzdevums galvenais ir cīnīties pret ģimeni. Jā. Tas ir viņa pirmais mērķis – sašķelt ģimeni divās daļās. Un slavu Dievam, es gribu pieminēt savu pirmo mācītāju, Arnu Mūrnieku, ja, no Dobeles. Vīrs toreiz, es nezinu, cik viņš ilgi bija mācītājs, bet viņš mums tik daudz sasēja iekšā, tās sēklas tik labas, ja, kad mēs sapratām vienalga, kas notiks, bet mēs nedrīkstam to darīt. Jā. Nedrīkstam šķirties. Un mums tā kā iekšā bija iesēdz, kad Dievu dēļ, bērnu dēļ, un lai pasauli mūs neizsmēja. Un mēs tā stāvējam, es domāju, nē, bija grūti brīži, daudzreiz. Bija tāds kārdinājums, vienreiz atceros, man bija viss tā, tik smagi, ja, kad es iekšēji sev tā pateicu, es nebūšu vecis, ja es nešķiršos. Un pagāja kaut kāds 2 dienas, un man pilnīgi domāju, ko tu te nes? Kas te tādi bija pa vārdiem, ja? Jā. Un Dievs man atkal lika tā kā nožēlot to visu, un tā kā tas gaiss tā kā izgāja ārā. Un tā kā uz tām emocijām, es biju baigi jūtīgais uz tām emocijām, ja? Bet es varu tikai Dievam dot godu, ja, kad viņš ir mūsu ģimeni praktiski noturējis. Ne mans spēks, ja, bet visu laiku tādīs problēmās, kad kaut kā mēs esam turējušies vienalga, neesam viņu atlaiduši. Nu, zinu, patiesībā tāda liela liecība, zinu, varētu pateikt, vai Dievam interesē tavas privātās lietas, bet caur tavu stāstu es dzirdu, ka jā, ka viņam interesē pilnīgi viss. Mums bišķiņ iet uz mācības pusi, bet tas ir, es laikam kā mācītājs savādāk nevaru. Bet es gribu dzirdēt par Dieva brīnumiem, jo raidījums ir, Dievs ir reāls, reāli cilvēki, reāli brīnumi. Kad pastāst vēl kaut ko tādu no savas dzīves, kur Dievs tā ļoti pagodinājies? Jā, katram ir savu tāda pieredze, jā. Un skaidrs, ka lielākais brīnums ir, kad cilvēki atgriežas. Jā. Es uzskatu, ka tas ir lielākais brīnums. Bet varbūt pastāstīšu par savu ikdienu un tādu lietu. Ja?
Es uzaugu praktiski tādā parastā ģimenē, ja? Mums arī bija ģimenes sasist. Pretinieks bija izārdījis mūsu ģimeni, ja? Un tēvs aizgāja ātri mūžībā, un man bija 6 gadi. Uzaugām ļoti pieticīgi, ja? Bet paldies Dievam par mammīti, ja, kas mūs turēja un mācīja, ko viņi spēja izdarīt. Un atnāca no padomu armijas, es praktiski sāku no nulles savu dzīvi. Mamma jau bija ar patēvu, jau dzīvoja jau Rujienas pusē, un mēs ar brāli tādā parastā komunālā dzīvoklī te dzīvojām. No nulles man nebija nekādi lielie mērķi, un tad nāca tas laiks, kad es apprecējos, un kad mēs jau bijām draudzē. Un lielākie, neteiksim tie lielākie brīnumi, bet ko es pats saredzēju, es nekad nesapņoju par māju. Nekad. Man nebija tāda sapņa. Kur nu vēl par kaut kādiem tur lauku īpašumiem, kur nu vēl par kaut ko vairāk, ja? Bet Dievs šais 3-8 gados mums ir devis tik daudz, ja? Kad es domāju, Dievs, par kādiem nopelniem. Tur mums nopelni vispār nav nekādi, ja? Bet Dievs iedeva mums ir laicīgo mantu daudzās pilsētā, laukos, bet pār visam, ko es gribu teikt, visi bērni mums ir glābti. Visi bērni mums ir glābti, un visi ir pieņēmuši Jēzu kā savu glābēju. Katrs varbūt ir savā draudzē, savā konfesijā, ja? Un mēs paskatāmies, un mēs varam teikt, Dievs, tas ir tavs darbs. Kā Dievvārds saka, bērni ir tā kunga svētība, un viņu svētība tā ir atlīdzība. Un te tas vārds burtiski kļuva miesa, un redzams, tā ir tāda lielākā svētība. Dievs sargā dzīvību šodien, teiksim tā, no nāves briesmām kaut kādām. Tev ir kaut kā tāda bijuši piedzīvojumi, vai ne? Nu, viens tāds, kur varētu teikt arī bez medicīnas man bija tā, kad sāk muguru streikot baigi. Nevarēja saprast, kas ir pa lietu. Un kaut kas jāaiziet tomēr pie tā ārsta ir, jā. Kaut gan es līdz beidzamām vienmēr bija tā, gan jau pāries un tā, jā. Un kaut kādu gadu es tur nogāju un tā domāju, aiziet vismaz, lai ārsts pasaka, kas par vaini. Un tad, kad tie uzņēmumi parādīja, ka man 2 skriemeļi iet iekšā, un tie tur spiež uz nerviem, jā, un daktari saka, tu neko nedrīkst tādu tur smagu nest un celt un tā, un tu paliksi uz ratiņiem, un es atnāku mājās un izstāstu mājās. Un bērni man bija spēcīgāk kā es. Man vecākā meita saka, tēti, tu nepieņem to, ko tev ārsts teica. Es domāju, par ko viņa runā, bet viņš ir ārsts, viņš saprot, par ko tu runā. Viņa saka, tēti, nepieņem to, tici, Dievs ir dziedinātājs. Un es tā, labi, paklausīju savu vecākajai meitai, jā, bet vienā reizē atkal tā mugura sāk streikot, jā, un es neatceros, laikam viena no meitām teica, baigi labs tāds arī ticīgs fizioterapeits, jā, aiziet pie viņa. Un man bija jābrauc uz Igauniju, un viņš bija Valkā. Brālis tāds labs, un es aizbraucu pie viņu, es viņam visu to izstāstu, un viņš man pieliek tādas vadiņas, un es nezinu, kas tas pa aparātu bija tāds, jā, kaut kāda arī ar strāvām kaut kāda ārstēšana arī ir, jā. Es netiešu, kad es vienkārši cerēju, ka es būšu dziedināts no tā, jā, un baigi interesanti bija toreiz. Es laidu, lai viņš man tur pieliek tos vadiņus, viņš man izstāstīja, kas tagad notiek, un viņš saka, un tad pasties, kas pēc kāda laika. Un notika kaut kas šausmīgs. Es atbraucu mājās, un tad tieši tādīs mēnešos man bija baigi grūti ar to muguru, jā. Es kāpu mašīnā tik iekšā, jā, un tas jau kaut kādi vairāk kā 10 gadu apakaļ varēja būt. 10 gadi. Aizēju mājās un liekos gulēt visi, jā. Un nakts vidū notiek kaut kādas šausmas. Es guļu mierīgi, un man pilnīgi tāda, uzreiz tā kā caur to miegu es pilnīgi izjūtu tādas sāpes mugurā, ka man it kā kāds būtu ar tādu asu iedzinas mugurā un tā kā lauž visu to miesu otrādi. Un es sāku brēkt un bļaut, ja, un sieva saka, kas tev notiek? Es saku, es nezinu, man kaut kas mugurā notiek. Un es tā kā sastingu pilnīgi, un mēs
bijām tagad, tādā uztraukumā diezgan. Jā. Un mēs sapratām vienu, ka mums ir jāsauc uz Jēzus asinīm. Jā. Mēs kādu pusstundu vienkārši tādā lūkšanā. Un zināt, kas bija interesanti? Es biju tādā pozīcijā, ja, kad man bija bailes pagriezties, jo kā es pagriezos, ja, mazliet sakustināja muguru, man pilnīgi tā kā kaut kur nervos, kaut kas. Un mēs kādu pusstundu lūdzām, un es jūtu, kad tā kā viņš atlaiž mazliet. Mums nebija izpratnes par garīgo pasauli dziļāks, ja, par sātanu uzbrukumiem mums nebija. Ja. Un pienāca rīts, un es tikai domāju, ko es darīšu, kā lai es uz to lai tiek. Es vispār baidos pagriezties, kā es pagriežos, man atkal tos nervus tā mugurā. Tā kā mēs palūdzām, lai atbrauc mācītājs, svaida man ar eļļu, un mēs nesaucām nekādus ātros, neko. Atbrauc mācītājs un viens brālis svaidīja man ar eļļu, un es vakarā jau 4 aizrāpoju toleti. Un nākšā dienā es jau biju uz kājām. Nebija vairs sāpes. Nebija vairs sāpes. Kaut kas varbūt bija tas, kas bija tur pirms tam, bet nebija tās sāpes, kas man tur notika. Un Dievs man māca, praktiski visu laiku viņš man māca, uzticies uz mani. Tā kā vadiņi nepalīdzēja, bet palīdzēja dziedināšana. Dievs man lika saprast medicīnu. Es neko nesaku pretī medicīnai, ja? Bet viņš man liek visu laiku vilkt uz to pusi, uzticies uz mani. Reāli, tu stāsti par muguru, man vienkārši pašam bija problēma ar muguru. Un pats interesantākais tas, ka man mugurā problēma sagās tieši talkas laikā baznīcā. Un atbraucām uz talku un gribu cirst zāli ar lāpas nos. Jūt kaut kas kliktāds, kā knikšķīts, un pēc pusstundas jau vienkārši gan 4 jau rāpojām. Tā kā zini, kas tā sāpes ir, kā tas ir. Tu pieminēji tādu lietu, ka 38 gadu laikā Dievs tev tik bagātīgi svētīs. Un es zinu, ka šodien ir cilvēki, es nezinu, tā kā uz medu vai vēl kaut kur, skrien uz kaut kādām draudzēm, kur saka, tur mācītājs saka, ka Dievs tur svētīs ar māju, viņu svētīs visu, ka tur svētīt, Dievs svētīt tajā ziņā ar māju. Vai tev tas tā svētība tā vienkārši, kā tev Dievs iedeva, tas vienkārši tev atnāca kāds bagāts onkulis, atbrauc no Amerikas, pateica, man bija sirdī, Dievs lika tādu, parādīja Māru Valmieru, atbrauc, tev kaudz naudu nolika. Vai tas bija kaut kā savādāk caur darbu, kad Dievs svētīja roku darbu? Kā tev tas ir atnācis? Es gribu pateikt, ka tas savu roku darbu ir. Dievs iedeva vienkārši to darbu. Laiki arī bija Dievu droši vien pateicīgi, kā Salmans saka. Katrs noteiktā laikā notiek. Ja? Tad, un es sapratu vienu, ja, kad es arī tur paproju vēl kaut kādus darbus, ja, bet tie man neveicās, un es uz vienu paliku. Ja? Un es gāju lēnām, un vienkārši Dievs sāk svētīt vairāk un vairāk. No sākuma tā kā likās, mums nebija ne Dievam tāds lūgums, Dievs svētīja vairāk, bet vienkārši strādā to savu darbu, un Dievs tev svētīs. Tas ar prieku darīja savu darbu. Ar prieku darīja to pašu darbu un viss. Jā. Tā kā, mīļie skatītāji, Dievs svētīja roku darbu, to ar Bībeli runā. Es to gribēju pacelt jautājumu, jo ir cilvēki, kuri sapņojas, lai tagad atnāks bagātais onkulis, iedos kaudz ar naudu, un tev viss būs. Bet bieži Dievs grib tieši caur darbu strādāt. Svētīja. Jā. Es pats to esmu piedzīvojis, kad arī caur darbu strādāšanu. Protams, ir arī brīži, kad pārdabiski Dievs svētī, bet tomēr lielākā daļa tas, ka tu strādā, ieguldies un viss. Bet darbā tev arī tā ir, ka Dievs palīdz, kā svētīs roku darbu, kā kaut kādi tādi, kad Dievs pasargā vai nepasargā. Tur arī interesanti, jā, tur līdz 2008. gadam mana izpratne bija arī vēl diezgan maza. Es lasīju rakstus, es lasīju kādas grāmatiņas arī, bet viņa bija tāda, it kā centra, es sapratu, kas ir Bībelē, to galveno, to vēsti, ja? Bet dziļāk es kaut kā pat negāju. Un līdz tam 2008. gadam viss gāja vienkārši, kā latvieši saka, pa sviesti, ja? Un tad, kā 8. gadā atnāca tā
ekonomiskā krīze, kad sabruka daudz lietas, arī mums aizgāja tas darbs lejā viss. Tad mēs sākām man darbā bija brālis, miesīgais brālis un vēl viens brālis no Kristus puses, ja? Tad mēs sākām saprast, kad mūsu prāts apstājās. Mēs pat nezinām, ko darīt tālāk. 2 gadi mēs praktiski bijām tā kā no laivas izmest. Jā. Un mēs sākām tā kā trietā lūgt tur. Bet tur arī notika lietas, kad mēs pašķīrāmies un brālis aizgāja citā darbā strādāt, jo mēs sapratām, ka viss tālāk nebūs vairs tie laiki. Bet caur visu to ekonomisko krīzi Dievs sāk runāt vairāk uz mani, kad mani jāmeklē viņa vadība. Bet es neizpratu daudz to viņa vadību tajā laikā. Un es teikšu tā, visas lietas nāk pa labu Dievu bērnam. Arī tie kritumi. Jā, un tu saki Dievu vadību. Te atkal rodās jautājums. Daudz mācītājs saka, tev jādara Dievu gribu, tā Dievu vadība. Kā tas ir Dievu vadība? Kā tu piedzīvoji savā dzīvē? Praktiski tāda Dievu vadība. Kā to mēs diezgan ilgi bijām vienā draudzē, kāds 35 gadus. Un tikai var to labāko pateikt par draudzi un par brāļiem, māsām un par visu, ko mēs saņēmām. Bet es sapratu, ka rakstos ir teikts, ka mani savas dzird, man balsi. Un es daudzreiz ar sievu runāju, ar brāļiem runāju, es domāju, bet kā? Es tā saprotu viņu balsi. Nedari sliktu, dari labu, liecinā. Bet es nebiju sapratis, ka man jāsaprot, arī jāsadzird, ka viņš vada ikdienā savus avis. Mēs tā sakam, Dievu bērni, savus avis, ja? Un tad es sāku meklēt, kur tas ir rakstos rakstīts, un es tā ātri neatradu tās vietas. Kaut gan es zināju, manas avis dzird manu balsi, es dabūju kaut kādu papildus informāciju no mācītāju grāmatām. Un tad es sapratu, ka tas ir daudz nopietnāk, kā es tos 35 gadus biju staigājis. Tā. Faktiski caur grāmatām, caur Bībeles pētīšanu, ja, kad Dievs iedod kaut ko rakstīt, un tad tu domā par to, un tad Dievs arī pašķir to ceļu. Jā, tas arī darbā notika. Pirms tā 2008. gada mēs vienkārši pirkām, pārdevām. Viss notika ar cilvēku prātu. Ja? Pēc tam mēs sapratām, mūsu prāts apstājās. Un Dievs, vajag to vispār? Šito vajag? Ar to vajag, bet diezgan grūti bija par to ceļu sākt iet, jo miesīgais bija visu laiku to darījis. Tagad jāuzticās ir Dievu gar vadībai. Tas bija visgrūtākais manā dzīvē. Tos 35 gadus staigāt savā prātā, savā spēkā, un tagad tev jādod sava ikdieniškā vadība Svētajam garam. Patiesībā tāda laba norāda faktiski, kad Dievs pieļauj sitiens mūsu dzīvē, lai mūs vadītu tālāk. Un man liekas, pats sliktākais ir tas, kad ja cilvēks uzreiz padodās. Ja atnāca kaut kāds trieciens, tu tur sāc vainot visus riņķī, bet tu neprasi Dievam, Dievs, kāds tavs ceļš. Jā. Slavu Dievam, tu esi tāds apņēmības pilns. Es gribētu vēl kaut kāds dzirdēt, ko Dievs tev labi darīs. Visi ir pārsvarā gan vīzai ģimenes lokā, jā. Varbūt. Jo Dievs ģimeni ceļ. Jā, tu pieminēji krīzi. Tagad burtiski nesen 2 gadu atpakaļ bija krīze. Kā tev gāja? Vai vajadzēja uzticēties Dievam, vai tu biji tik jau debesīs, ka tev viss bija pa sviestu? Es varētu kādas liecības pateikt, vēl, bet es tās atstāšu sievu ziņā, jo viņa to piedzīvoja, un es neatstāstīšu tādu sievas piedzīvojumus, gan viņa to pastāstīs. Bet tev vajag tādu mazu graudiņu ielikt, lai skatītājiem būtu tā vēlme dzirdēt. Sievai ļoti, ļoti spēcīgs piedzīvojums ar mūsu pirmo meitu. Jā. Un tur bija tāds īsts Dieva brīnums, ko pat ārsts pateica, mēs saprotam, ka tur kaut kas ir pārdabīgs bijis. Bet lai jums būtu saldējums gaidīt ar nepacietību. Jā. Tos beidzamos 4 gadus. Tur bija tā, ka es biju aizlidojis uz Nīderlandi,
un darīja kaut kāds darījums tur, jā, un atnāk tāda īziņa, nu, kad jāierodās apkārt savā zemē, savā valstī, jo robežas liekas iet. Jā. Es domāju, ka kaut kāda jokaina īziņa tāda vispār. Bet laikam valdība izsūtīja tādas īziņas saviem pilsoņiem, un es viņu izlasu, domāju, nu, kas tas tāds? Es vēl vienam uzvanīju, viņš saka, Mārti, tas nopietni, tas ir kaut kāds vīrus ir izplatījies pasaulē, un kaut kas nopietnas notiek. Tiešām jābrauc mājās līdz tādam datumam un tā. Un es tā domāju, jā, bet nu, ko darīt? Un man bija tas sastāvs ar tām mašīnām jāaizved uz pirmdienas kuģi. Es arī svētdienas naktī uz pirmdienu braucu, un tā iekšēji tā kā lūdzu, Dievs, ja tevs tavs prāts, ja man jābrauc mājās, palīdz man saprast. Un es tā nesaņēmu tā ātri atbildi, bet no rīta, kad es biju ostā un man bija jādod, es skaidri iekšā pilnīgi tā kā izjūtu tādu mieru. Paliec Vācijā, un es par tevi parūpēšos. Un es tā ar savu miesīgo prātu sapratu, ja es būšu Latvijā, nu, tur es neko nevarēšu izdarīt. Te es varu vismaz kaut ko aizsūtīt vai kā, jā, tās mašīnas. Un es paliku uz 3 mēnešiem, to pašu sākumu es paliku Vācijā, un tas man bija arī tāds pagrieziena punkts, ko es pat neiedomājos, ka tādas lietas var pamainīties manā dzīvē. Faktiski Dievs bija ar tevi tajā grūtajā brīdī. Cik tas ir labi ticēt Dievam, ka neatstāja, nu, it kā Pāvila vārdi bija, kad precīzi, nu, nepateikšu, bet tā doma bija, mēs bijām kā bez padomu, bet nepalikām bez padomu, jā, kaut kāds, nu, tāds, ka izsalkuši, bet vienmēr bijām pēduši, ja, ka Dievs vienmēr ir parūpējies tajā brīdī, un tā kā Dievs tev palīdzēja tajā brīdī, grūtajā brīdī. Kaut kā varbūt viens moments arī tāds pirmās 2 nedēļas. Man vēl 2 darījumi bija veiksmīgi, un es viņus tagad atvedu, uzlieku uz kuģa aizsūtu. Un pat viesnīcā slāgi nevarēja tikt iekšā. Varēja tikt, ja ir komandējums noformēts visi, jā, bet man bija viena tāda mašīna, kur varēja mierīgi gulēt mašīnā, un stāties priekšā, kad visas ielas ostā, visas ielas ir pilnas ar smagām mašīnām, un viņas nekustās, jo viss bija nobloķēts tā kā. Un es lasu bībelīti, un es saprotu, ka man ir jābūt ļoti dedzīgam. Jāsaka, kad laika mainīsies, kad kaut kas notiks pasaulē, es pat neizpratu, kas notiks, un es ļoti dedzīgs liecināt par Kristu. Un tā iekšēji sapratu, ka Dievs man tā kā aicina, nebaidies, liecinā. Un piebrauc busiņš, es skatos ukraiņu busiņš, kaut kā 9 cilvēki, izkāp ārā, vecie šoferi nāk uz to busiņu, un jaunie tā kā paliks tad mašīnās, tad iebrauks mājās. Un es iekšēji tā kā tādu pamudinājumu, tu aizēji pasaki par Kristu viņiem. Man bija apmēram 5 minūtes laiks. Es sapratu, kauns man nav, bet ko es viņiem pateikšu? Man nebija galīgi kauns. Es sapratu, man krieviski, ka viņiem būs jārunā, bet ko lai es viņiem pasaku? Un es tā pielūdzu tā klusībā, Dievs, dod man gudrību. Un Dievs atkal man tā kā pārbaudīja varbūt arī, vai tu izdarīsi vai neizdarīsi. Un tāda klusa balss bija, nebija tāda uzmācīga. Es tā pielūdzu klusībā Dievu, izkāpu ārā un pat nezināju. Man pat nebija nekāds, jāsaka, message, nekas nebija gatavs. Bet man liekas, man bija rakstu vieta, es pat tagad lāgā neatceros viņu, bet tieši pa beidzamiem laikiem. Un es kaut kā viņus uzrunāju, tie bija ukraiņi, visi šoferi. Es viņus uzrunāju, viņi pilnīgi tā kā sastinga, un viņi visi noklausījās uz mani. Es viņiem pateicu, uzticieties uz Dievu un paļaujieties uz Dievu. Vēl nebija karš sācies, nekas jau nebija sācies. Es viņiem teicu, lasat evaņģēliju, lasat atklāsmes grāmatu. Īsu message pateicu, un viss. Un tāds prieks pašām bija par to, bet viņi neviens neprotestēja, un viņi visi tādi kā sastinguši klausījās. Nu, ko tas te, onkulīts man tagad pateiks te? Superīgi. Tagad burtiski pēc visu šās epidēmijas saucamā laika,
Jā, draudzes tā kā burtiski tā kā sašķēlušās, bet tur cilvēki dara savas izvēles, bet kā tev vieglāk ir sludināt evaņģēliju vai nav? Es teikšu, ka man liekas, ka vieglāk pat ir. Vieglāk. Man liekas, ka ir vieglāk, jo ir uz kā pamata. Jā. Bet tu arī lasīji daudz Jāņa atklāsmes grāmatu. Iesāk savu ticību ar Jāņa atklāsmes grāmatu un tagad arī turpini. Kā tev šķiet, mēs esam tajā noslēguma punktā? Tad, kad es izlēmu, Dievs man tā kā uzrunāja un es tā kā sapratu, es palikšu Vācijā tos 3 mēnešus. Tik daudz, cik es lūdzu, lasīju, es laikam nekad nebiju lasījis un lūdzu un arī klausies nekad tanos 3 mēnešos. Un vienkārši pienāca viena diena, es neatceros, tas bija 2. mēnesis vai varbūt tas bija 3. mēnesis, man pilnīgi pārliecība bija. Es pilnīgi varu pateikt atklāti, man bija pilnīgi pārliecība. Un es vēl tā kā Dievam uzjautu, Dievs, tiešām manā laikā šitais viss piepildīsies. Jā. Es sapratu, mēs esam tādā beidzamajā posmā. Jā. Es nesapratu neko vairāk, bet es sapratu, te mēs esam atklāsmes grāmatā. Sāk beidzamais posms, tagad ir cilvēki. Es ļoti ticu, draugs, mīļais, kas tu skaties. Tu vari padalīties šo interviju kādiem saviem draugiem, aizsūtīt, lai noklausās. Ja? Bet arī ne tikai neticīgiem, bet arī ticīgiem. Tas kā iedrošinājumu der, ka Dievs pasargā, Dievs vada. Ja? Par atklāsmes grāmatu saka, mēs esam beidzamajā posmā, tu to saprati. Ja? Jēzus saka, jūs neviens nezina, ne stundu, ne mirkli, tas var būt jebkurā brīdī. Ja tagad klausās mūsu ticīgais cilvēks, ko tu viņam gribētu novēlēt? Es vēl arī liku visas tos rakstu vietas kopā, un es tā domāju, bet tiešām, vai tad varētu būt arī beidzamā posmā? Un es sapratu vienu, kad es varbūt tā garāk izvilkšu, kad Izraels radās gan izvēja uz līdzenas vietas atkal 48. gadā. Tas pravietojums ir piepildījies. Viena paudze paies. Cik 70, 80. Visi tie notikumi, kas tagad notiek pasaulē par vienu valdību, ko runā, neiešu dziļāk tur runāt par visiem ekonomiskiem fórumiem un viss, kas tur aizkulisēs, bet viņi atklāt to visu runā. Es gribu teikt, kas man klausās brāļu un māsu un arī neticīgie, laiks ir ļoti īss. Laiks izmantojot šo laiku, jo viņš tik ātri iestāsies tas moments, kad atkal kaut kāds apjukums notiks pasaulē un daudz nespratīs, ko un kā, ņemat. Vēl ir laiks atrast bībelīti, lasīt kaut vai to pašu atklāsmes grāmatu. Es daudziem cilvēkiem saku, jūs esat pa slinkiem lasīt evaņģēliju, izlasat atklāsmes grāmatu, izlasat Jāņa evaņģēliju. Pielieciet visu pūles, jo laiks ir ļoti īss palicis vēl šai paudzei, un tad nāks Kristus. Nāks noslēgums. Un ko tas nozīmē, svētie raksti mums saka to, kas tic un top kristīts, tas taps izglābts. Ja? Kādā vietā teikts, ik viens, kas piesauks viņu vārdu, tas nenozīmē, ka pasauks Jēzu un izglābts. Jā, savā ziņā arī Dievs burtiski tā izglāb. Mēs varam piemēru, kad viens noziedznieks, kas karājas pie krusta, Jēzu lādēja, otrs teica, piemini mani. Un teica, tu jau šodien būsi ar mani paradīzē. Dievs glāb, bet glāb tam, kas notic Kristum kā Dieva dēlam. Un kā svētie raksti saka, ja tu savā sirdī tic un ar savu muti sāc apliecināt to, ko dzirdēju šodien liecībā, ko Mārs stāstīja, ka viņš sāk viņam parādīties interesi, ka sāk ticēt, sāk par to runāt, dalīties, viņš sāk apliecināt savu ticību, tur viņš burtiski viņa dzīve sāk mainīties, bet Dieva uzdevums bija tas, ka viņš gribēja būt sadraudzībā ar tevi, bet mēs cilvēki vienmēr skrienam prom no šīs sadraudzības, mēs nogriežamies no Dieva, bet Dievs no paša laika gala, ko mēs lasām svētajos rakstos, runāja par dienu, kad nāk šis noslēgums, ka katram ikvienam būs jāstājas Dievu priekšā.
Tas neiet tikai par tādu ziņu, ka mēs visi mirsim, nonāksim. Nē, ir tiesas diena. Un kad pienāks tiesas diena, kuru mēs nezinām ne stundu, ne mirkli, ja tu nebūsi gatavs, tu aizies uz pazušanā, uz ēli. Tāpēc Dieva glābjošais plāns bija, ko viņš parādīja savā grāmatā, atklājis to, ka lai ik viens, lai ticībā uz Kristu tiktu izglābts, lai neaizietu pazušanā, jo tik ļoti Dievs mīlēja. Un tajā pašā laikā, kā mēs dzirdējam par Māra dzīvi, šo liecību, šo stāstu, ka Dievs arī grib tev šodien palīdzēt tavā ikdienā. Ne tikai mūžīgajā dzīvē, bet jau šodien palīdzēt mainīt tavu dzīvi. Ja tu varbūt dzīvoji strīdos un naidā ar savu sievu un nezini, kā tikt galā, ka Dievs var nākt un dot tev padomu, bet vai tu uzticies viņam? Jo šeit bija dzīva liecība, Māras dzīva liecība. Kad ar Dievu dzīvo, tas ir iegūms, kad Dievs slīpēs, viņš vadīs, viņš dod padomu, viņš neatstāja, un viņa galvenā būtība, lai tu būtu ar viņu kopā mūžībā. Bet tas solis, vai tu būsi ar viņu kopā, jāizdara tev. Dzirdi? Jēzus savu soli izdarīja. Viņš nāca uz šo zemi, mir pie krusta, nomir pie krusta, un trešam dienam augšām cēlēs, kam daudz liecinieki, kas viņu bija redzējuši, piedzīvojuši, un šodien mēs arī esam viņa liecinieki. Mārs ar savu dzīvi liecina to, ka Dievs ir reāls, Kristus ir reāls. Es ar savu dzīvi liecinu to, ka Kristus ir patiesi reāls. Un to, ko viņš teica svētajos rakstos, tas viss piepildīsies. Nepaliec aiz borta, dzirdi, mīļais draugs, nepaliec aiz borta, bet, kā teikts, tu vari piedzimt no augšienes, ja tu savā sirdī tici, notic tam, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls, un ar savu muti apliecina sirds ticību, un ar mutes liecību, ka tu izrunā vārdus, izsaka lūkšanu, lai Dievs palīdz, Dievs tev var glābt. Tu nekad neesi varbūt lūdzis Dievu, bet šodien es to gribētu izdarīt kopā ar tevi. Dzirdi, es gribētu tev palūgt, ja tu no sirds tiešām to vēlies, ka tu aizvērt acis, tas nav rituāls, tas vienkārši, lai tev nekas netraucē, pilnīgi nekas, bet, kad tu stādies savā priekšā debes troni un burtiski tagad izsaki vārdus, lai tavs auss dzird. Es varnais Dievs, es lūdzu tev, piedod manus grēkus, piedod visus manus grēkus, visu to grēku daudzumu, ko es esmu darījis pret cilvēkiem un pret tevīm, Dievs, lūdzu izdeldēt tos. Es lūdzu, lai Jēzus Kristus asins, kas nāca šo pasauli, lai glābtu ikvienu. Šodien, Jēzus, es piesaucu tevi. Esi mans kungs un glābējs. Šodien izmaini manu dzīvi. Tiešām izņem no manām krūtīm šo cieto akmens sirdi un ieliec miesīgu sirdi. Un dari visu jaunu. Un lūdzu, palīdz man būt ticīgam. Es negribu būt neticīgs, bet es gribu būt ticīgs. Gluži kā Māra stāstīja par savu dzīvi, kā viņa dzīve tika mainīta. Es gribu piedzīvot Dievs tevi, reāli dzirdēt tevi, būt tevis vadīts. Lūdzu, palīdz man būt tādam, kā tu man vēlies. Jēzu, esi mans kungs no šī brīža mūžīgi. Esi mans kungs un glābējs, lai gods, slava un pateicība tev. Un tagad, ja tu šos vārdus teici, es vienkārši garīgi uzliek tev roku virsū, burtiski caur ekrānu un lūdzu. Debes Tēti, tagad pieskaries šim cilvēkam, dzirdēju šo patieso lūkšanu un lūdzu, lai Jēzus Kristus asins tiešām tagad šķīst un mazgā no katra grēka. No katra grēka Jēzus vārdā. Un debes Tēti, tu pieskaries, tiešām pieskaries, izņem visu to veco dabu no viņa ārā, ieliec jaunu sirdi. Debes Tēti, kas ir šķīstīta Jēzus asinīs, pilnīgi visu to pjauns, un Sātan rokas nost no šī cilvēka Jēzus vārdā, un tu, Sātan, vairs viņu nemocīs. Katru atkarības ķēdi Jēzus vārdā salauž, katru nikotīnu, alkoholu, pornogrāfijas ķēdēs to salauž Jēzus vārdā, un pasludina brīvību Jēzu Kristu. Topi brīvs Jēzus vārdā. Amen. Ja tu to no sirds lūdzu, tiešām teici Dievam, nākamais uzdevums, ka tu pieliec savu centību, piepūli, uzzināt par Dievu vairāk, kā Mārs to darīja. Lasi svētos rakstus,
Iesāc ar Jāņa atklāsmes grāmatu, lasi Jāņa evaņģēliju, bet sāc ar jauno derību par Jēzu Kristu. Un es ticu, ka Dievs tev atklās. Pirms tu sāc lasīt svētos rakstus, ka tu atvers vaļā, pielūdz Dievu. Patiesi pielūdz Dievu. Dievs palīdz man saprast šos rakstus, jo tā ir tava grāmata. Palīdz man tos izprast. Es lūdzu, svētais gars, esi mans skolotājs un vadītājs. Pielūdz un sāc lasīt. Un zini, un tad ir trešais solis. Atrod kādu draudzi. Tiešām tur, kur tev tuvāk, ej uz kādu draudzi, kur sludina Jēzu Kristu krustā sisto. Ne ikons, bet dzīvu Kristu. Par dzīvu Kristu, ko mēs dzirdējam, kā Dievs ienāk mūsu dzīvēs. Ja? Par Jēzu Kristu, kas nāca uz zemi, kas mir pie krusta un augšām cēlēs, kurš sludina dzīvu evaņģēliju. Ej tur, paliec, mācies, prasa mācītājiem, kā es varu uzzināt vairāk, lai tev skolo palīdz un lai Dievs tev palīdz. Jā, Rīgas draudzītē, kurā es arī kalpoju, tas ir sauc patvērums, Bieķeņsalas ielā 40 no septembra mēneša. Mēs arī uzsāksim pēc Derika Princa grāmatas, kas palīdzēja arī brālim, jā, Mārim, un mēs iesim cauri pa tēmām. Tiešām, lai tāds pamats, lai cilvēks, kurš nekad nav bijis ar Dievu kopā, varētu saprast elementāru Bībeli, jo tur ir tādi brīnišķīgi jautājumi, kas parasti cilvēkiem rodās nākot pie Dieva, vai pat arī pasaulē būdam šādi jautājumi, un atradīsim atbildes. To mēs sāksim no septembra mēneša. Ja tu negribi palaist garām, seko līdzi, ja ir iespēja tu dzīvot tuvu pie Rīgas, vari arī apmeklēt Bieķeņsalā 40, katru svētdienu 11. Bet tev draudzīts tuvumā, ja tu dzīvo kaut kur citur, ej uz draudzītiem, bet klausies, kur sludina Kristu krustā sisto un iesaisties. Paldies, ka tu noskaties, paldies Māri, ka tu atradi laiku, izraugi laiku, dalīties ar tevi un iedev šo kārdnēm, dzirdēt tavu sievas liecību, lai Dievs palīdz, kā saka, kamēr Dievs dos virs zemes vēl dienas, mēs taisīsim vēl raidījumus, jā, bet tu vari palīdzēt. Pirmais lielākais atbalsts, pirmkārt lūdzu, lai tiešām latvieši uzdrīkstās, jo latvieši diezgan kautrīgi, no kā es tur stāstīšu, bet šīs liecības patiešām var kādam palīdzēt. Halleluja, un jā, un kā bija, kā es sākumā teicu, ka ir atsūtījis cilvēku šādu liecību, kad ir piedzīvojis pestīšanu. Ja tu esi saņēmis kādu palīdzību, atbalstu, droši uzrakst komentāru, kaut kādu padalies, ieliec laiku, aizsūt kādam draugam, tas būs brīnišķīgi. Un ja tu gribi būt palīgs šajā Dieva darbā, to arī ar savām finansēm palīdzēt. Tā kā paldies tev, lai Dievs svētī, paldies Māri, un tad uz tikšanos!